Agrāk katru gadu es veidoju atmosfērīgus YouTube video ar Ziemassvētku dekorācijām un citām Ziemassvētku iedvesmas idejām. Es vienmēr apskaudu tās amerikāņu YouTuberis, kas vēra vaļā kaudzi dāvanas zem eglītes. Arī es gribēju veidot tādus video, taču es nesaņēmu daudz dāvanas uz Ziemassvētkiem. Dažreiz tā bija tikai krūze, un arī par to es biju pateicīga. Es neatceros, vai tieši uz Ziemassvētkiem, bet lielākā dāvana, ko man vecāki bija dāvinājuši, bija mana kamera, kuru nosauc par Lūsiju, ja atceraties. Pateicoties šai kamerai, man nācās apgūt, kā strādā tehnika, kā labāk montēt ar profesionālu kameru, un šī dāvana man pavēra ceļus kļūt par YouTuberu un filmēt daudz dažādus video. Šie video man noveda pie dzīves, par kuru bērnībā varēja tikai sapņot. Bet tagad tā ir mana ikdiena. Aiz loga man ir Ņujorka, es saiņoju visas dāvanas, par kurām bērnībā varēja tikai sapņot savai ģimenei un draugiem. Un beidzot man ir iespēja pateikt paldies tiem, kuri man ticēja. Tiem, kas mani investē gan ar saviem nerviem, kā mani vecāki, kas katru dienu dīloja ar raudošu bērnu, kas nāca mājās pēc ikdienas skolas mobbinga, gan ar finansēm, uzdāvinot man kameru, kas palīdzēja man izglītoties. Tas man lika saprast, ka lielākā dāvana, ko mēs varam sev un citiem uzdāvināt, ir izglītība. Esmu ļoti pateicīga gan par zināšanām, ko iemācījos dzīves skolā, pašmācības ceļā un arī universitātē. Es vēlos jums pastāstīt par ekonomikas un kultūras augstskolas tālmācības ziemas uzņemšanu, kas sāksies jau 5. janvārī. Noteikti nepalaid garām, jo varbūt tev nav 1000 dāvanas zem eglītes kā tām amerikāņu youtuberiem, kurus tu skatījies. Bet ar pareizajām zināšanām tu spēsi veidot savu sapņu dzīvi, kur šīs dāvanas kādreiz dāvinās ne tikai sev, bet arī cilvēkiem sev apkārt.